Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim čuguna krāsniņu Anna. Lai gan krāsniņa nešķiet ļoti liela, tā ir tiešām spējīga malkas krāsnis. Ar svaru tuvu pie 80 kg un jaudu 5 kW krāsnis tiešām parāda īpašas sildīšanas spējas pie kompakta izmēra. Runājot par krāsnes kompaktumu, to pašu nevarētu teikt par dekameras ietilpību. Visa dekamera izgatavota no 9 mm bieza čuguna. Apakšā ir nomaināma čuguna reste, un augstāk ir čuguna uguns sadalītājs, kas neļauj liesmām ieiet skurstenī, kā arī ļaus dūmiem iziet garāku ceļu. Priekšā ir aizsargs stiklam, kas neļaus malkai iesisties stiklā, un dekameras platums ir 44 cm, kas ir tiešām iespaidīgi, ņemot vērā pagalis, kas ir 30 cm. Ieiet pavisam viegli, un pat pagalis, kas ir 36 cm, ieiet arī bez jebkādām problēmām, kas nozīmē, ka krāsnī faktiski var kurināt pagalis līdz 40 cm, kas priekš šī izmēra ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Jāņem vērā, ka lielākas pagalas degs ilgāk, jo vairāk būs kam degt, kā arī, ja pats zāģējat malku, tad darbs ies uz priekšu ātrāk, jo varēsiet sazāģēt lielākos gabalos. Tālāk jau apskatīsim pašas dekameras durtiņas, kas pilnībā izlietas no bieza čuguna. Tālāk jau visas šuves ir noklātas ar degauklu. Pat aiz stikla ir degaukla, kas ir karstuma izturīgs, kā arī tas neaizkvēps, pateicoties augstā gaisa aizkaram. Durvis ir pat iespējams nomainīt. Tālāk jau varam redzēt, čuguna durvīs ir iestrādāta primārā gaisa padeve, kur attaisot krāsnes iekuršanu būs pavisam vienkārši, jo gaiss tiks vilkts no apakšas caur čuguna resti uz augšu. Kad jau krāsnes iekūrusies, to var noregulēt uz vajadzīgo režīmu, un tā ļaus paildzināt degšanas ilgumu, kā arī ietaupīt kurināmo. Nerūsējošā tērauda pelnu atvilkni, kura padarīs ikdienas krāsnes kopšanu pavisam vienkārši. Krāsnes dūmvada pievienošana ir ļoti universāla. Konkrētajam modelim ir 130 mm dūmvada izvads, kuru var gan pievienot no aizmuguras, gan arī atskrūvējot divas skrūves, pievienot no augšas. Šādi izskatās krāsnes sans, un krāsniņa atrodas uz 4 čuguna kājiņām. Drošībai konkrētajā krāsnī ir noņemams čuguna rokturis, lai neataisītu to bērni, kā arī noņemot rokturi, to var nolikt vēsā vietā, un tas neuzkars. Kas nozīmē, kurinot krāsni, nekādi papildus cimdi nav nepieciešami. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par čuguna krāsniņu Anna. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem ceplis.eu kontaktu sadaļā, vai arī, ja vēlaties krāsnes apskatīties klātienē, atrodamies mūsu izstāžu zālē Spunciemā, kur pēc iepriekšēja pieraksta ir iespējams apskatīties daudz un dažādus krāsniņu modeļus. Paldies, lai siltums katrās mājās!